Cilvēka gremošanas sistēma ir vitāli svarīga dzīvības uzturēšanai, jo tā pārvērš uzņemto pārtiku enerģijā un nepieciešamajās uzturvielās ķermeņa funkcionēšanai. Šis process ir sīki saskaņots mehānisms, kas sākas jau mutē, nodrošinot uzturvielu piegādi un vielmaiņas pārpalikumu izvadīšanu. Mutes dobumā zobi, mēle un siekalas sāk pārtikas sadalīšanas procesu, atvieglojot tās pārvietošanu un sagatavošanu turpmākai gremošanai. Tālāk sakošļātā barība nonāk barības vadā, kur tā virzās uz kuņģi. Kuņģī intensīva mehāniskā un ķīmiskā apstrāde palīdz sākt pārtikas sadalīšanu, ko veicina kuņģa sulas. Zem kuņģa izvietotie aizkuņģa dziedzeres un aknas ir būtiski fermentu un žults ražošanā, kas ir nepieciešama efektīvai pārtikas sadalīšanai tievajā zarnā. Tievā zarna ir garākais gremošanas sistēmas posms, un šajā posmā notiek galvenā uzturvielu un ūdens uzsūkšana. Uzsūktās barības vielas ar asinīm tiek nogādātas pa visu organismu. Resnajā zarnā notiek ūdens un sāļu gala uzsūkšana, un pa tās beigu posmu, taisno zarnu, atliekas tiek izvadītas no organisma. Gremošanas sistēmas darbība ir svarīga organisma funkciju nodrošināšanai, vispārējai veselībai un labsajūtai. Efektīvs gremošanas process sākas ar rūpīgu sakošļāšanu un turpinās ar pārtikas pārveidošanu enerģijā un nepieciešamajās uzturvielās, vienlaikus atbrīvojoties no atliekām un toksīniem. Lai uzturētu gremošanas sistēmas veselību, ir būtiski pievērst uzmanību sabalansētam uzturam un veselīgam dzīvesveidam, kas ļautu šai sistēmai darboties optimāli. Atbildi sev uz jautājumu, cik veselīgs ir tavs ikdienas uzturs?